Hei, hei, mans vārds ir Gunita Lakstiņas Kroderēna, un šodien mēs tiekamies jau 9. rubrikas Darīt ir radīt, jeb nejaušību nav sērijā. No kādas lasītājas es saņēmu ieteikumu iepazīstināt ar savām grāmatām. Man šai ideja iepatikās, un tad lūdzu, mana pirmā grāmata. Kā es iepazīstināšu ar to, es pastāstīšu vairākus faktus par to, un pēc tam uzbuiduļi kaut ko uzšķiršu un nolasīšu jums ieskatam. Tā kā es ticu, ka nejaušība nav, tad fragmentam būs jābūt trāpīgam. Tātad pirmais fakts par grāmatu. Šajā grāmatā ir 7 stāsti par attiecībām, un tos no manis iesūtītajiem 11 stāstiem izvēlējās izdevniecība. Tolaik Lauku avīze, tagad Latvijas mēdī. Otrais fakts. Šī ir vienīgā grāmata, kuras nosaukums nav manis izvēlēts. Taču trešais fakts. Nosaukums ir ņemts no viena no maniem stāstiem, kurš krājumā gan neiekļuva, bet to var izlasīt manā mājaslapā www.gunitasstāsti.lv. Un tagad fragments uz buiduļi. Ne tā. Jāsmaida bija arī man, gan par radinieces spriedelījumiem par vīriešiem, gan viņas maldīšanos par manu tiklot vēseli. Protams, ja kāds man vēl vakar būtu stāstījis, kas notiks saldu, es būtu grozījis pirkstu pie deniņiem, gatavs sadarēt uz jebko, ka mana roka Toma numuru telefonā neuzspiedīs, nemaz nerunājot par kaislīgu nakti pie patīkamā policista. Tas nepavisam neizskatījās pēc manis. Laikam jau pavasars un ilgais atturības periods sagriezuši prātu, ka nereizi vien rīkojos pārdroši. Kā jums liekas, kur ir mana mīļākā pilsēta un mana dzimtā pilsēta? Saldus. Tā kā tā. Tiekamies nākamotdien. Čau, čau!